Kā jau solījām, es domāju, pēc tik aktīvām sarunām par politiku visa raidījuma garumā, tad tiešām īsti noderēs tāds muzikāls rīta noslēgums. Mūsu studijā grupa Da Gamba. Labrīt! Labrīt! Jūs sagāt, bieži sajauc to nosaukumu. Ja cilvēki, mēs ar te pirms tam pārteicāmies. Kāpēc tā jūs prāt? Pārāk daudz A burtu, laikam. Tur Vai 3 tas D un G nav D, vietā? G un pa daudz kaut kā ļoti sarežģīta burtu kombinācijas. Nezinu, ja godīgi, es nesaprotu, kāpēc tā ir. Kā radās nosaukums? Nosaukums ļoti vienkārši ir Viola da Gamba, kas ir čēla radinieks. Tas nav sēns, tas ir brālēns, kā man gudrāk cilvēks stāstīja. Jo es pirms tam stāstīju, ka tas ir sēns, bet nav izrādās. Un tad mēs paņēmām to nosaukumu Da Gamba, Viola nometām nos Da Gamba, un Da Gamba nozīmē pie kājas. Tā burtiski iztulkojot, tas tā nozīmē. Piekājas. To būtu daudz vieglāk nolasīt. Jā. Ok, pieņemam. Jā, nu tā. Runājot par jūsu koncertēšanu, pavisam drīz Glastonberijas festivāls, vai ne? Jā. Kas tas ir priekš jums? Tas ir tāds punkts dzīvē, kad kaut kas varētu arī nedaudz, varbūt uz labo pusi virzīties kaut kur, piemēram, Anglijas virzienā. Kas zina? Nu, tas ir tāds kā punkts vienkārši dzīvē, kas ir tāds patīkams. Vienkārši. Es dzirdēju vārdu sapnis. Jā, rekur Antonam, tas ir bērnības sapnis. Kāda ir šobrīd tā koncertēšana? Pastāstāt mazliet. Latvija ir jau kādas ārvalsts, jūs sakat, tagad Anglija ir plānos? Jā, mums ir līdz Glastonberī. Glastonberī ir 25. jūnijas, un līdz tam mums ir šodien īstenībā. Mums ir jāstājās pie Origo, kur mēs arī nospēlēsim ne tieši to pašu, kas Glastonberī, jo mums šeit ir 1,5 stunda, Glastonberī 45 minūtes, tā kā mēs nedaudz vairāk spēlēsim. Tad ir Lietuvā ir festivālā jāuzstājās, Beļģijā jāuzstājās, ir 2 koncerti, un tad mēs aizbrauksim tad uz Glastonberī. Tā kā mums 3 nedēļās... Pa ceļam uz Angliju mums ir ļoti daudz valstis vēl ieskaitā. Pa kur laiku tad jūs rakstat albumu, jo es saprotu, ka tieši darbs pie tā arī paralēli notiek. Pa naktīm. Viss pa naktīm notiek. Jā. Nu, tā ir sanācis vienkārši, kad ir viss kopā sakrits, kā jau bieži vien gadās. Kāds būs jaunais albums? Jaunais albums būs tad austrumi rietumi vienā rokā iet kopā, teiksim, kā mums ir Hamid Reza Rakbarālam no Irānas, tagad oficiāla grupā un arī Dainis Tenis. Mums ir vismā internacionāla grupa, mums ir Irāna, Lietuva, Ukraina, Latvija. Un tad ir tas galvenais koncepts albumam ir tas, ka mēs paņemam kaut ko vecu un padaram par mūsdienīgu un, teiksim, stilīgu, ar to veco mēs domājam tieši mūziku. Tā kā klasisko mūziku pārteicam, tā kā viņi skanētu mūsdienās. Vai vispār ir iespējams, un vai tas ir veids, jūs jau esat atklājuši, ka tas ir veids, kā to varbūt mazliet izlapušo klausītāju mūsdienās var pārsteigt? Tas īstenībā nav tā, ka tas ļoti speciāli domāts. Tas ir vienkārši tā ir kaut kādā ziņā patiesība, jo mēs tādi esam, un mums ir, teiksim, akadēmiskā izglītība. Ļoti ilgus gadus esam pavadījuši skolās, bet patiesībā mums patīk arī savādāk veida mūzika, teiksim, kas ir mūsdienu, rock mūzika, pop mūzika. Un tad tikai loģisks solis bija veidot šādu albumu, un kā mēs redzam mūziku kā tādu. Jo mūzikas uzdevums ir izraisīt emocijas, un mēs neiedalam ļoti žanros, teiksim. Tā vienkārši mūzika ir mūzika. Tā. Tiem, kas jūs grib dzirdēt, tātad šodien pie Origo? Origo, jā, 6:30 sāksim, 1,5 stundu spēlēsim. Bet pavisam ekskluzīva iespēja, un liels paldies jums par to rīt panorāmai. Jau tagad, vai ne? Jā, mēs laikam spēlēsim tagad. Vārds jums? Jā, būtu labi. Bet mēs nospēlēsim mazu ievadu, un vienkārši tā sanāca, ka klavieres kaut kā nav panorāmā. Nu, flīģelis, Stenvejs jums nav, tā kā Dainis pasēdēs, mēs nospēlēsim. Flīģelis ir pasūtīts mums. Vienīgais mums arī speciāli ugunsdrošības kursi, jo zem tā flīģeli būs jālien apakšā. Tas gan. Bet būs. Jā. Nospēlēsim to, kas nebūs jaunajā albumā. Mēs plānojām to spēlēt, bet tā kā nav klavieres, tad mēs tā kā nedarīsim. Mēs nospēlēsim. Ieskatām derēs. Jā, būs Irāna un Latvija.
Hey.